Latviešu tautas pasaka aizmirstais padoms. Reiz Jūrmalā dzīvoja nabaga zvejnieciņš. Pārtika no zivīm, ko vienā dienā sazvejoja, to otrā dienā cēla galdā. Nebija jau liela ģimene, pats, sieva un dēls. Tomēr ēst visiem vajag. Bet reizi atgadījās, ka 8 dienu laikā ne ķīšas spuras nedabūja redzēt. Met kā mezdams, tīkls tukšs, kā izslaucīts. Bats jau rēgojās gar visiem pakšķiem. 9. dienā tas pats liktenis. Izsalcis un gauži noskumis, zvejnieks pagrieza muguru uz kāpu pusi un airēja uz mājām. Taču tai pašā mirklī viņš ieraudzīja salgā laivu ar 9 vīriem. Nodomāja pagaidīt. Uzprasīs, kā šiem ķēries. Varbūt zina labu zvejas vietu un nelieks padomu. Kad laiva piebrauca klāt, izrādījās, ka tanī nav viss 9 vīri, bet viens pats vīrs ar 9 galvām. Vai ķeras arī? 9galvis jautā. Kas par ķeršanos, kad 9. dienu ne plikas asakas neesmu redzējis? Ātrāk tev zivis neķersies, kamēr nebūsi atdevis man savu dēlu par puisi. Nedomā, ka viņam grūti klāsies. Dabūs krietnu algu, dzīvos labas dienas. Ja esi tā ar mieru, tad rītu ap šādu laiku atved dēlu uz šejieni. Tūlīt tev būs pilns tīkls ar zivīm. Tēvs paklausa un atved dēlu. 9galvis paņem dēlu un aizbrauc. Bet tēvs žēli noskatās. Sirds gan sāp, bet ko lai dara? Te viņš pamet acis uz tīklu. Ak, tu manu dieniņ, tas pilns ar zivīm kā piebāsts. Pietika gan ēšanai, gan pārdošanai, un īsā laikā viņš kļuva par turīgu vīru. 9galvis aizbrauca ar dēlu pāri jūru līdz kādam kalnam. Tur viņš izlaica no laivas un nozuda. Dēls gaidīja, tad kāpa ārā un devās savu saimnieku meklēt. Atrada kalnā alu un gāja iekšā. Tālu viss netika. Priekšā gadījās augsti vara vārti. Viņš pieklauvēja pie tiem. Iznāca daļa meiča un brīnījās. Kā tu te gadījies, bāliņ? Esmu salīdzis par puisi, vai saimnieks iekšā? Iekšā jau gan, bet viņš tālu ceļu nobraucis un piekusis. Kā tika pār slieksni, tā gultā un guļ nost. Bet saki, vai varēsi visu izdarīt, ko viņš tev liks? Vai varēšu, to vēl nezinu, redzēs. Ja ņemsi mani par sievu, tad palīdzēšu. Tas būtu pēdīgais muļķis, kas negribētu tik daļu sievu. Tad klausies, līdz ko 9galvis uzcelsies, tā sauks pēc tevis un sūtīs pie darba. Bet tas būs nelabs darbs, nemaz neielaidies garās runās un atsaki itin droši. Esmu līdzis tikai par dienu strādāt, man cāļa acis nevaru pa nakti redzēt. Tad viņš tevi visādi knaibīs, bet cieties un nesaki ne vārda, gan viss būs labi. Kā meiča teica, tā arī notika. Vēlu vakarā 9galvis sauca dēlu pie sevis, un, kad šis atteicās nakti strādāt, tad knaibīja bez žēlastības. Taču dēls cietās un ne muti nepavēra. Beidzot,
Deviņgalvis meta mieru un nospļaudamies. Pītu kramgalvis, pat nebrēciena nedabūju dzirdēt. Līdz ko Deviņgalvis atkal apgulās, te Meiča klāt ar zālēm un sazāļoja brūces. Tūliņ dēls manīja, ka viņam div tik spēka gadījies, bet Meiča teica: par to nebrīnies, tas nav tavs, bet Deviņgalvja spēks. Cik Deviņgalvim aizgāja spēka tevi mocot, tik tev pienāca klāt. Pacieties arī nākošo nakti. Nākošā naktī Deviņgalvis atkal sūta dēlu pie darba, bet tas atsaka. Esmu līdzis tikai pa dienu strādāt, man cāļa acis, nevaru nakti redzēt. Nu, Deviņgalvis moca viņu vēl jo briesmīgāk. Dēls sakož zobus un nesaka ne pušplēsta vārda. Beidzot Deviņgalvis met mieru un nospļaudamies. Pītu kramgalvis, pat neviena brēciena nedabūju dzirdēt. Līdz ko Deviņgalvis atkal apgulies, Meiča tūliņ klāt un sazāļo dēlam brūces. Šim nu 3 kārta lielāks spēks nekā bija. Trešajā vakarā viss notiek tāpat. Dēls cieš un izcieš arī. Deviņgalvis 3 reiz nospļaujas, izsaugdamies. Pītu kramgalvis, kā nedabūju, tā nedabūju neviena viņa brēciena dzirdēt. Dēls iznāk asiņains, saknaibīts, bet Meiča sazāļo brūces, un viņam nu taisni neaptverams spēks kaulos. Meiča saka: še tev zobens, ej iekšā pie Deviņgalvja un nocert visas galvas, kamēr viņš nav atguvis spēkus. Dēls iet arī un cērt, ko māk. Līdz ko 9. galva noripo, tā kalns nodrep līdz pašiem pamatiem, un zemes virsū izceļas stalta pils un liela pilsēta. Meiča nu saka: tagad varam svinēt kāzas, un tu būsi šīs pils valdnieks. Mans tēvs ir miris, es esmu vienīgā mantiniece. Pēc tēva nāves Deviņgalvis mani nolaupīja un pili nogremdēja. Man bija jāgaida palīgs, bet no tiem, kurus viņš veda sev šurp, man nekāda labuma nebija. Tie neizturēja mocības un darīja pēc viņa prāta. Kāzas tik ātri nevarēs viss notikt, dēls atsaka. Man jāatved tēvs, māte, radi un draugi. Es braukšu viņas uzlūgt. Labi, tad šeit tev mans gredzens, līdz ko pavirpināsi to savjā, tā aiztiksi, kur vien vēlies. Tikai nesalīdzini mani ne ar vienu citu, ne kā esmu skaistāka, nedz arī neskaistāka. Ja to darīsi, tad mani vairs neredzēsi. Tādu lāstu man Deviņgalvis uzlicis. To nepiemirsti. Nu dēls pavirpina gredzenu savjā un tūliņ atrodas tēva mājās. Nu ielūdz tēvu, ielūdz māti kāzās. Beidzot, jāiet radi lūgt. Pie radiem ejams caur mūžu. Ceļā gadās kungs un uzprasa, kur šis iedams. Tā nu un tā dēls izstāsta visu no sākuma līdz galam. Vai tava līgava ir tik skaista kā mana vecākā meita? Nezinu, kungs. Vai ir tik skaista kā mana vidējā meita? Nezinu, kungs. Vai ir tik skaista kā mana jaunākā meita? Nu dēlam sanāk dusmas, un viņš atcert. Ne tavas meitas tik skaistas var būt, nedz arī ir mana līgava 10 kārt skaistāka. Vai nu pirmā reize, kad dusmās izsprūk dažs labs nevajadzīgs vārds,
Bet pati lielākā nelaime tā, ka Gredzena nav vairs ne saujā, ne kabatā. Kā nu tiks atpakaļ pie Līgavas? Iet nabadziņš pa ceļu, rūgtas asaras liedams. Te gadās veca sieviņa un vaicā: Dēliņ, kāpēc tu raudi? Šis nu izstāsta visu, kas noticis. Jā, kādēļ neklausīji, kādēļ apsmēji Līgavas labo padomu? Neapsmēju viss, man tikai dusmās tie vārdi paspruka. Nu labi, apvelc šos zābakus un aizskrien pie mēness, uzprasi ceļu uz kalna pilsētu. Dēls patencina labdarei un kā šautiņi aizšaujas pie mēness. Tas nulle kā pārradies mājās, gribot atpūsties un apdomāties. Domā, pūšas, un tad pasaka: Nezinu visu tādu pilsētu, tev būs jāizskrien līdz saulei, varbūt tā vairāk ko manījusi. Dēls nu prom pie saules, bet tā ātrāk nekādās runās neielaižas, kamēr nebūšot savu darbu padarījusi, savu ceļu nostaigājusi. Kad nu beidzot saule pielaižas pie runāšanas, tad saka: Nezinu visu tādu pilsētu, aizskrien pie vēju mātes, tās dēli apskrien visu pasauli, varbūt viņa var tev palīdzēt. Dēls nabadziņš šaujas pie vēju mātes. Tā sēž uz sliekšņa, tin miglu kamolos un gaida savus bērnus mājās. Dēls nu lūdzas lūgdamies, lai jau palīdzot. Šim palikusi vienīgā cerība uz viņas dēliem. Vēju māte ļaujas pielūgties, paņem 4 svilpītes, iziet sēts vidū un pūš. Tūliņ visi vēji klāt. Tikai ziemelis atskrien pats pēdējais, elsdams, pūsdams. Kur tu biji aizķēries? Vēju māte uzprasa. Nu pat kā atdrāzos no kalna pilsētas, tas atbild. Nu, tad aizved šo ceļavīru uz turieni. Viņš jau netiks man līdzi. Ja nezini, tad nerunā, vai neredzi, ka viņam laimes mātes zābaki kājās? Ja tā, tad nav ko runāt. Ziemelis nu laida vaļā lielo skrējienu, bet dēls šim min uz papēžiem. Nebija ko redzēt, kad abi bija jau kalna pilsētā iekšā. Beidzot viņš atrada savu Līgavu. Nu dēls apprecēja ķēniņa meitu, paņēma vecākus pie sevis un visi dzīvoja priekā un laimē. Tālūk, bērni, nekad neaizmirstiet par padomu, par solījumu, ko jūs kādam esat devuši.